Labdien! Es esmu Madara Bērziņa, Lotus Pharma farmaceita un zīmola vadītāja. Šodien ar mums kopā ir Kristīna Brokāne, uztura speciāliste. Un šodien, Kristīna, mēs tev uzdosim jautājumus par mītiem un patiesībām par uzturu. Paldies par arī jautājumiem un atkal, ka jūs man uzaicinājāt. Ir katreiz patīkams prieks pie jums atrasties un cerams, ka arī sniegšu vērtīgas jums atbildes. Tātad pirmais mīts. Vai tiešām brokastis ir galvenā ēdienreize? Bērniem noteikti tā ir jābūt galvenai ēdienreizei, tāpēc, ka pēc miega, īpaši, kad ir organisms augošs, viņam ir vajadzīga enerģija, un tas arī palīdz labāk koncentrēties skolā un klasē. Pieaugušiem, protams, tas ir vēlams, bet kā kuram tas ir dzīves ritms, jā? Tā kā konkrēti galvenā ēdienreize, kad brokastis, es neteiktu, galvenais ir jābūt par pusdienām ir jādomā, jo tad mēs tā kā patērējam atkal visvairāk šo te enerģiju, kuru mēs izmantosim arī dienas atlikušai daļai. Tāpēc brokastis vēlams ir, bet tas ir atkal atkarīgs no sava tā kā dienas ritma. Ir cilvēki, kuri nāk pie maniem, piemēram, uz konsultācijām, un viņi saka, ka viņiem nav vēlme ēst brokastis. Bet kas atklājās, tas ir patiesībā dēļ tā, ka viņi ēd vēlu vakariņas, viņiem ir nakts vairāk ēšana, un pa dienu viņi atkal no rīta vairs negrib ēst, pa dienu viņi varbūt pat neēd, un tad viņi vakarā ļoti daudz paēd, un tāpēc viņi negrib brokastis. Tāpēc ir jāpaskatās arī, vai jums nav šādi paradumi, kad varbūt jūs tiešām neēdat šīs te brokastis tikai dēļ tāpēc, kad jūs ēdat ļoti vēlu vakarā. Skaidrs. Kā ir ar taukainiem ēdieniem? Vai taukains ēdiens ir slikts un no tā ir jāizvairās? Tās varētu būt teikt muļķības, jā, jo ne visi tauki ir vienādi. Protams, ja mēs tā skatāmies, tad 1 grams tauku dod 9 kalorijas, kas ir diezgan daudz, taču no kopējā dienas daudzuma apēstām kalorijām mums nevajadzētu pārsniegt 30%. Taukiem ir vajadzīgi, tauki mums ir vajadzīgi, taču ir nepiesātinātie tauki, kas ir tie saucamie labie tauki, kas ir no augu valsts produktiem, kā piemēram olīveļa, avokado, rieksti, sēklas. Tie ir labie tauki, plus vēl arī tur ir treknās zivis, jā, tā kā lasis, foreles, mencas, visādas skumbrijas un siļķes, sardīnas, tās ir tās labās taukvielas. Tad ir piesātinātie tauki, kas ir no dzīvniekiem, kurus vajadzētu samazināt. Tiem nevajadzētu būt tā kā ļoti daudz, jo viņi arī paaugstina sirds un asinsvadu saslimšanas. Jā? Tad dzīvnieku tauki ir piena produkti, vispār pats cūkas speķis, lielopu gaļa, visa šī sarkanā gaļa, jērs arī tā skaitā. Un tad ir arī pēdējā grupa, kas ir transtaukskābes. Un tad šie transtaukskābes, tās ir viskaitīgākās. Tos nevajadzētu vairāk kā 5% no dienas apjoma, un tās taukskābes, kur viņas var iegūt, noteikti tikai rūpniecības procesā iegūtā. Ja mēs tur lietosim cepumus ļoti daudz, vai vafeles, vai čipšus, vai eļļā ceptas frī kartupeļus vai ātrās uzkodas, tad tur būs daudz transtaukskābes. Bet parastā pārtikā viņas nevar būt, tāpēc, ka tas ir tikai rūpnīcā iegūtas. Ir uzskats, ka veselīgi ēst ir dārgi. Vai tā tiešām ir? Īsti arī tā nevarētu būt taisnība, tāpēc, ka veselīgi ēst nav bieži vien pārāk dārgi, tāpēc, ka ja tie pilngraudu makaroni, pilngraudu varbūt kaut kādi maize, vēl kaut kādi produkti, kas tiešām ir saliktie ogļhidrāti, tad, piemēram, liesa, vistas fileja vai tur tīteris, vienalga vai olas, viņas īstenībā ir ļoti lētas, salīdzinoši, ja, tā cena ir diezgan standarta. Ja mēs runāsim vairāk par avokado vai tur lašiem, protams, tad tie būs dārgākas cenu kategorijas, bet nevienmēr mums vajag arī lietot šos te dārgos produktus ikdienā. Mēs rekomendējam 2 reizes nedēļā ēst zivis, vienreiz trekno un vienreiz lieso zivi. Tāpat arī, piemēram, par olām. Olas nevajadzētu vairāk ēst par 2 olām dienā, un atkal, ja mēs runājam par dārziņiem, tad tie dārziņi ir bieži vien ļoti lēti un jāpērk vietējais. Tad atkal būs tās izmaksas daudzreiz lētākas. Ja mēs, protams, pirksim egzotiskus augļus, tad tie, protams, varētu būt dārgākas kategorijas arī. Bet kopumā ēst veselīgi nav dārgi. Jā. Vai smūtī ir veselīgi? Smūtī ir
gan veselīgi, gan neveselīgi. Ja mēs skatāmies to, kad, piemēram, cilvēks pēc operācijas un viņam ir kaut kas varbūt bijis izaprēts vai vēl kaut kas un tiešām grūti sekošļat, tad, protams, mēs viņam rekomendēsim šādu smūtiju dzert kā aizstājējs maltītē veselām pusdienām vai arī vakariņām. Bet, ja mēs sēdīsim pilnvērtīgas paši pusdienas un vēl papildus izvēlēsimies smūtiju, kas saturēs apmēram 200-300 kalorijas, tas būs ekstra kalorijas, kuras mēs uzņemsim, un tādā veidā mēs radīsim svara pieaugumu. Jo smūtijas pats par sevi ir jāuztver kā maltīte. Ja mēs neēdam pusdienas, bet mēs ēdam tikai smūtiju, tad mēs, protams, viņu varam izvēlēties. Jā? Bet arī pašam jāpagatavo, tāpēc, ka bieži vien, ja jau ir veikalā pirkti gatavi, mēs nezinām, kas tur ir ielikts iekšā, līdz ar ko mēs nezinām, cik daudz tur, vai tur pievienot cukurs vai nav pievienot cukurs un vispārējais. Pastāv uzskats, ka saldētajos dārziņos nav šī vērtība, šie svarīgie vitamīni un minerālvielas. Vai tā ir tiesa, ka saldēti dārziņi ir sliktāki nekā svaigie dārziņi? Nē, tas ir vairāk mīts, jo saldētie dārziņi, kas ir tikko svaigi novākti un uzreiz pēc viņi ir gatavi un viņi ir uzreiz sagatavoti un safasēti un sasaldēti, viņi nepazaudē šīs minerālvielas un vitamīnus. Šādi augļi, kas, piemēram, ir speciāli apstrādāti ar šiem hormoniem augļu un dārzeņu un tādiem specifiskiem, kuri transporta laikā tikai sāk gatavoties un pa lielam, kad viņi ir veikalā, viņi ir gatavi, bet viņi nav nogatavojušies kokā esoši. Viņi ir vienkārši pa ceļam, transportējot, tā kā gatavot. Tāpat ir arī dažreiz mēs nopērkam avokādo un it kā viņš ir rakstīts, kad gatavs, mēs viņu pārgriežam uz pusēm, bet viņš ir vēl ciets. Tas varbūt ir dēļ tā, ka viņš ir arī par agru norauts, viņš nav bijis nogatavojies uz tā koka, viņš tika atvests un tikai tad viņš sāka gatavoties, tāpēc viņš paliek ciets vēl. Un, tāpēc šie saldētie dārzeņi viņus var izmantot, jo viņi tiešām tiek novākti tad, kad ir augļi un dārzeņi gatavi un sasaldēti. Tāpat arī mājās varam sasaldēt vasarā zemenes, avenes no sava dārza un viņas izmantot visu caur ziemu. Un viņas arī saglabā šīs minerālvielas un vitamīnus. Tātad tu iesaki ēst sezonāli, un ja ir, piemēram, ziemā mēs nevaram dabūt šos augļus un dārziņus, tad... Jā, noteikti. Labāk tad izvēlamies avenes saldētas, nevis varbūt kaut kādā nesezonā ņemt no veikala plauktiem. Ja es vēlos notievēt, man ir jāizmirst par baltajām miltēm, par bulciņām, par makaroniem, par visu, kas ir ar baltajām miltēm. Vai tā ir tiesa? Būtu vēlams labāk, jā, jo baltie milti tomēr viņi paaugstina arī mums šo cukura līmeni asinīs, jā, viņam glikēmiskais indeks ir ļoti augsts, tie visi kviešu miltu izstrādājumi, jā, tāpēc es vienkārši rekomendētu vairāk izvēlēties varbūt pilngraudu produktus, rudzu maizi, auzas, brūnos, melnos rīsus, pilngraudu makaronus un tādas lietas, ja mēs gribam, jo graudaugus pašus vai ogļhidrātus nevajadzētu izslēgt, jā? Vienkārši jāizvēlās cita veida šis pilngrauds. Un tas pilngrauds arī saglabās šo glikozes līmeni asinīs ļoti normāli un radīs ilgāku sāta sajūtu, līdz ar ko nebūs vēlmi, tīpaši, ja tu esi šobrīd vēlies notievēt un vēl tur kaut kāds kaloriju deficīts ir, plus vēl tu izņem ārā tos baltos, piemēram, baltos miltus, tu vēl tur ēd varbūt kādreiz, ja? Bet kaut kāds kaloriju deficīts ir, bet tie baltie milti radīs atkal vēlmi vēl apēst. Tāpēc labāk izvēlēties pilngraudu produktus un tad atkal skatīties, labāk ēst vienkārši veselīgāk un sabalansētāk. Vai tiešām glutēna nepanesamība ir tik populāra un tik bieži sastopama cilvēku vidū? Kā ir ar glutēnu? Manā praksē ir bijuši pāris pacienti, kuriem ir glutēna nepanesamība. Glutēna nepanesamība patiesībā ir saucamā celiakija, kas ir autoimūna saslimšana, kad mums vienkārši mūsu organisms nepārstrādā šo glutēnu, ir saucamo, kas ir obaltumviela, kas atrodama ir kviešos, rudzos, auzās un miežos. Ja? Auzās arī vēl tur kā kurā vietā. Citreiz ir rakstīts, ka auzas viņas ir audzētas bez glutēna un tās var lietot. Šiem cilvēkiem, kam ir tā celiakija, noteikti nevar lietot glutēnu, jo tas ir viņam kritisks faktors, kas
šo tievās zarnas mikrobārkstiņu vienkārši nolīdzina ar zemi, līdz ar ko, nevis ar zemi tā pārnesti jānozīmē, bet vienkārši šo mikrobārkstiņu viņa paliek mazāka un veido šādus uzturu vielu deficītus. Un ir arī bieži simptomi kā nogurums, piemēram, ādas kaut kādi pinnes, vai izsitumi, ir arī varbūt gļotādas ap mutes dobu mazas čūliņas. Tad mēs arī varam runāt par hormonālām izmaiņām, mēs arī varam runāt par locītavu sāpēm kā simptomi, kad iekaisums aiziet jau arī uz kaulām un locītavām. Tad šie ir tādi simptomi, kas varbūt signalizē, ka tomēr ir glutēna nepanesamība. Tāpat arī ir dzelzs līmenis, jeb dzelzs anēmija. Tas arī ir kā simptoms, ka varbūt ir tomēr arī glutēna nepanesamība. Ja mēs ēdam gaļu un visu pārējo, tad mums noteikti jāveic laboratorisks izmeklējums, lai pārliecinātos par šo diagnozi, vai arī zarnu biopsija jāveic. Un tad var saprast, ja ir glutēna nepanesamība, tad vienīgā ārstēšanas veids ir nelietot šo glutēnu, jeb kviešus, miežus un rudzus, arī auzas dažiem, bet tad izvēlēties drīkst rīsus, kaut kādus, piemēram, kartupeļus, grūbes, visus šos pseidograudus, amarantu, kvinoju, šos drīkst lietot. Bet atkal tāda kā populārs vairāk ir aizgājis tāda glutēna sensitivitāte, kad vienkārši uzskata, ka manas zarnas tomēr ir jūtīgas pret glutēnu nepanesamību, nevis nepanesamību, bet pret glutēnu pašu kā tādu, un tad vienkārši domā, ka labāk man neēst to glutēnu. Bet ja mēs runāsim vispār par kaut kādu kā glutēnu, tad viņš īsti nav kaitīgs normālam cilvēkam. Ja? Papildus vienkārši radīt sev liekus izdevumus, izvēlēties bezglutēna pārtiku nevajadzētu. Vienkārši mums vajag izvēlēties parastus pilngraudu produktus, arī cieto kviešu milti ir rekomendēti vienkāršiem cilvēkiem bez glutēna sensitivitātes vai glutēna nepanesamība. Tad sanāk, ka tu kā uzturas speciālisti iesaki pārbaudīties uz šo glutēnu, ja ir visi tie nosauktie simptomi, ko veids vai nav šī celiakija, bet principā lielākajai daļai glutēns ir panesams un viss ir kārtībā. Jā. Kā es saku, dažreiz ir tāda arī apstiprināta, ka ir glutēna sensitivitāte. Kad cilvēkam vienkārši lietojot šos produktus, viņam var parādīties varbūt pāris šie simptomi neregulāri, bet viņi izzūd. Un ja atkal mēs runājam par tādiem parastiem cilvēkiem, kam nav šo te apstiprināto diagnožu, viņiem nevajadzētu izvairīties no glutēna, jo tas nav nekāds, atvainojos par vārdu bubulis, no kura vajadzētu baidīties. Ja? Tiem cilvēkiem, kam celiakija, tam noteikti nevajadzētu lietot, un arī glutēna sensitivitāte, ja tas ir pārliecināts, ka tiešām tāda ir, tad var arī samazināt. Fastings ir labākais ēšanas režīms, lai notievētu. Vai tā ir patiesība, vai tas ir mīts? Te ir jāskatās uz to, ka fastings ir kā arī tomēr diēta, un ne visas diētas ir labas. Un tāpēc jādomā par to, ka diēta kā tāda, tas nav ilgtermiņa periods, bet tas ir īstermiņa variants. Un ja mēs runājam par arī diētām, bieži vien ir šie blakus efekti kā jojo efekts, kad mēs notievējam kādu, bet pēc kāda laika mēs atkal uzņemam atpakaļ svaru ar uzviju. Tāpēc fastings ir jāuztver, tomēr tā ir diēta. Otrs ir tas, ka ja mēs esam ar cukurdiabēta pacients, vai mums ir aizkoņģa dziedzera problēmas, vai mums ir žults pulšļa problēmas, vai arī ir gers, jeb atvilnis, ja, tad mums rekomendēts ir vairāk biežas mazas maltītes, kas nevar saskaņā iet ar fastingu. Ja, bet, ja mēs runājam par fastingu, tad vēl ir arī tādi pacientu grupa, vai kam viņa tomēr nerekomendē, tas ir, kam ir bijuši kādreiz ēšanas traucējumi. Jo bieži vien tas var vairāk provocēt šiem pacientiem, ka viņš atkal nevar ēst vai vēl kaut ko viņam gribās. Tagad pēc tam tajās 8 stundās visu apēst, kas vien kustās, un tad viņš atkal it kā neēd. Ja, tāpēc šiem cilvēkiem varbūt nevajadzētu lietot fastingu. Protams, tas nav tā kā aizliegts, var lietot, ja ir normāls vesels cilvēks, bet tā nav nekāda burvju diēta vai vēl kaut kāda kā maģiska veids, kā notievēt. Vislabākais tomēr, kā notievēt, ir
ēst sabalansētu uzturu, un mēs vienkārši samazinātu varbūt kalorijas par 300 kalorijām, apmēram tajā kopējā kalorāžā, un papildus pievienot fiziskas aktivitātes. Un tad šis te skatīties, ja nav kādas hormonālas izmaiņas, tad šim vajadzētu strādāt. Saka, ka olas nedrīkst ēst, jo tās paaugstina holesterīna līmeni. Jā, par šo man arī ir jautājumi bieži vien bijuši. Par olām ir tā, ka ir pētījumi, ka 2 olas dienā nepaukstina holesterīnu, kam arī pat ir paaugstināts holesterīns. Jau esošam, piemēram, kurš lieto vai nu statīnus, vai vienkārši uzturu bagātinātājs aterolipu, piemēram, lieto. Šiem te cilvēkiem 2 olas dienā arī drīkst lietot, tāpēc, ka tas nepaukstinās holesterīna līmeni. Ja mēs jau ēdīsim tur varbūt 8 olas dienā, tad varbūt tas arī kaut kā ietekmēs. Bet 2 olas droši var ēst. Tātad šodien mēs atbildējām uz mītiem un patiesībām par diezgan interesantiem jautājumiem. Un saka, lūdzu, kur var saņemt tavu konsultāciju? Jā. Paldies par uzaicinājumu, bija ļoti jauki vispār. Un mani var atrast klīnikā Dzintari, Jūrmalā, un arī pie Kristīnas Liepiņas salonā, kas atrodas Rīgā, Krišjāna Valdemāra ielā 27-29. Tātad, skatītāji, ja jums vēl ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, sniegs mums tiem atbildes, un paldies, Kristīna, ka bija kopā ar mums. Latvijas farmācijas uzņēmums Lotus Pharma piedāvā šķiedrvielu kompleksu Good Fiber. Diētā ar samazinātu aļņanisko vērtību glikomanāts palīdz uzturēt normālu ķermeņa svaru. Good Fiber ieteicams lietot no 6 gadu vecuma. Lotus Pharma – inovācijas veselībai.